šoreiz uz labo malu. Kurš vēl grūti saskatīt, bet ļoti ātri viņi tojās. Un kritiens tomēr, kas par lielu kritienu, divi sportisti tomēr krīt. Smags kritiens, tas šķiet ir viens no Rietumu Delfinu komandas dalībniekiem, bet pirmais nokrita šķiet Alfa Baltika komandas pārstāvis. Vai ir arī E-Velo? Grūti to pateikt tālumā, bet smags kritiens. Aizķēra priekšējā braucošā ratu tīra distances kļūdiņu un kas par kritienu. Negribējās piesaukt, bet šoreiz arī. Tas pats, kas pirms 3 gadiem, Gatis Bēdziņš finišē ceļot riteni augšā, bet tur skatīsimies. Cerams, ka ar sportistiem viss kārtībā vēl joprojām viens braucējs guļ uz asfalta.